novērošana. Nu, tas arī viss, dāmas un kungi. Latvijas meitenes spēlēs pasaules čempionāta finālā. Tiešām lieliski šeit var gavilēt arī vietējā līdzjutēji. Es domāju, ka arī jūsu emocijas pie TV ekrāniem šajā agrajā sestdienas rītā ir atbilstošas. Un var līksmot mūsu meitenes. Redzam šeit, protams, tāds atkats. Nu, visu spēli, es gribētu teikt, ļoti pārliecinoši sniegumu demonstrēja Latvijas pludmales volejbolists. Nu, jāteic, Brazīlijas komanda vairāk kārt taustījās, visu spēli meklēja to īsto spēles zīmējumu. Nu, tā īsti arī to glāzti neuzglaznoja. Nu, visiem svētdienas rīta cilvēkiem, kuriem negribas nosēst tik agri, protams, šī ir lieliska ziņa, kā rīt mums nāksies. Nē, rīt jāmācās nedaudz vēlāk. Mums ir zelta mačs tomēr vēlāk. Rīt Latvijas televīzijas ekrānā būs gan vīru, gan dāmu un galvenais fināls. Nu, protams, prieks par mūsu meitenēm, kurām tagad ir laiciņš, lai sagaidītu otro pusfinālu, lai pasakot līdzi Brazīlijas otrā pāra un tātad ASV pludmales volejbola spēlē, un tad jau, protams, arī mēs redzēsim, kāda būs taktika, bet mēs tā, protams, sagaidīsim pēcspēles interviju vai pēcspēles pirmās emocijas no mūsu meitenēm, bet nu lieliskas emocijas redzam. Visa komanda līksmo, Latvijas fani arī priecājas, un jā, Latvija pirmoreiz, nu šoreiz varam teikt tiešām vēsturiski pasaules čempionātam finālā. Nu, daudz kļūdas, jā, no abas komandas varbūt riskēja par daudz izpildot servis, bet nu, mūsu taktika no spēles sākuma servējot pa Tamelu un lieliski gan Tīna blokā, gan arī Anastasija aizsardzībā nospēlēja un padarīja savu darbu. 2-0 Latvija pārliecinoši uzvar Brazīliju pasaules čempionāta pusfinālā. Jā, nu jāgaida tagad pretinieks šeit finālā. All right, thanks, guys. Fans, these two right here are on Cloud 9. And why is that? Because they're headed to the Beach World Champ Finals tomorrow. Let's give it up for Tina and Anastasia, Team Latvia. Now we're going to dive into that match just a little bit. Momentum was on your side from the very beginning. This was a drive, your 4th World Championships. What was it like going into this match knowing this was it? This was the time you were going to be going to the finals? Yeah, those who follow us know that we've been in a lot of semifinals recently and have gone 4th place. So this match was perhaps even the most important match of this whole tournament so far. So we came in very mentally strong. So thank you. You clearly have a fantastic fan base that are here, that are at home. You guys have over a decade of playing together. Is there anything you'd like to say to everyone that's been cheering you on? I know we're just on, lots of emotion, but what do you have to say to everyone? I mean, I have a great team. I'm so grateful for our journey with Tina. We are so lucky, we are so hardworking, and we have a backup of whole Latvian family, everyone who cheers for us around the world. You cannot imagine. We are so grateful for everyone and also so grateful for ourselves, but we have each other. Thank you and paldies. Paldies visiem, kas skatās Latvijā un laikam dzird šo pa televizoru. Mēs tā priecājamies, ka jūs pieslēdzāties.